Tiesnešu un sodu mēri. Sacensību tiesnešu sacensību laikā ir noteikumu kontrolētāji, kā arī, protams, arī pašu sacensību ne tikai pieskatītāji, bet pilnīgas kārtības ieviesēji, bet pārstāv tomēr noteikumu kontrolētāji. Tiesneši tiek iecelti saskaņā ar IFS sacensību noteikumiem vai arī ar nacionālo regulējumu. Nacionālais regulējums darbosies uz lokālajām sacensībām, IFS regulējums darbosies uz pasaules kausu, kurā ir pieprasīts starptautiskā licence, vai arī uz IFS rīkotajiem pasākumiem. Latvijā ir tiesnešu licences, tā nav obligāti jābūt IFS sacensību kategorijai, bet, lai varētu piedalīties IFS sacensību organizēšanā, tādai būs jābūt. Nacionālā līmenī pietiek gan ar otro, gan pirmo kategoriju, lai būtu galvenais tiesnesis ar speciāliem izņēmumiem, ir iespējams apstiprināt arī kādu mazāk pieredzējošu, bet šis pasākums droši vien būs mazāks vai arī uz iesācējiem balstīts. Latvijā visus tiesnešus var apskatīties federācijas mājaslapā, sadaļā dokumenti, un tur ir arī tiesnešu saraksts, kas arī jums labi pastāstīs, kādā veidā ir iespējams iegūt tiesnešu licenci Latvijas Kamansoņu sporta federācijas sacensību tiesāšanai. Sacensībās galvenais tiesnesis, ko parasti sarunā organizators, ir saukts arī par reismaršalu. Tālāk zem viņa pakļaujās visi pārējie tiesneši, bet formāli viens tiek uzskatīts par tiesnešu brigādes vadītāju, jeb chief judge. Bieži vien mazāku sacensību ietvaroši chief judge netiek noteikts, to vienkārši pilda pats reismaršals, bet ja sacensības ir lielāks un tiesnešu brigāde ir lielāka, tad tiesnešu kolēģija kontrolē šis konkrētais tiesnesis. Tiesneši zem reismaršala un chief judge apakšā ir visi, kas ir trasē. Gan starta, gan finiši, gan trases tiesneši, gan labturības noteikumu ievērotāji, gan jebkuri citi. Un tiesnešu palīgi, attiecīgi, principā zem tiesneša būs tiesneša 1 vai 2 palīgi, bet viņi visi pakļaujās galvenajam tiesnesim, tiesnešu brigādes vadītājiem un pašam tiesnešiem. Visi kopā, ieskaitot reismaršalu, veidot tiesnešu kolēģiju, un tas iekļauj pilnīgi visus tiesnešus, kā jau es teicu. Tieši ko nosaka šī kolēģija pēc brīža. Visiem sacensību tiesnešiem ir vienāds pilnvars, astriks šeit ir neliels, ko mēs arī izskatīsim vēlāk, lai kontrolētu visus sacensību noteikumus, ievērojot ierobežojumus. Tātad tas zvaigznīte ir galvenais tiesnesis vienīgā persona, kas var pieņemt lēmumu par diskvalifikāciju. Protokols apstiprina galvenais tiesnesis, attiecīgi tādā veidā viņš ir pārbaudījis visus pārējos piešķirtos sodus, lai arī katram tiesnesim ir iespējams ziņot priekš protokolā sevis nozīmētos sodus, tāpat tas viss ies caur galveno tiesnesi, jo protokolu apstiprina galvenais tiesnesis. Bet jebkuram trases tiesnesim nav nepieciešams papildus pilnvars, lai viņš varētu ziņot un nozīmēt sodu par pārkāpumiem jau trasē. Tiesneši var deleģēt savus pilnvarus arī citiem, tas attiecās gan uz tiesnešu palīgiem, gan arī uz organizatoru, kā piemēram veikt kādu nepieciešamu trases bloķēšanu ekstrēmu vai kaut tam līdzīgi, bet sodu mēru piemērošanu tiesnešiem nav iespējams deleģēt kādam citam. Ja ir pārkāpts kāds sacensību noteikums, sodu mēru ir jāizvēlās kādu no tiem, kas ir paredzēti IFS sacensību noteikumos. Brīdinājums. Brīdinājums ir par nelielu vai nevierīgu sacensību noteikumu pārkāpumu, kas nesniedz sacensību dalībniekam kādas būtiskas priekšrocības pret citiem dalībniekiem un neizraisa būtiski nelabvēlīgas sekas citiem un netiek uzskatīts par kaitīgu sportam. Attiecīgi, ja dalībnieks netīšām būs aizgājis priekšā savam sunim vienreizītī, vai viņš būs nogriezis 1 metru līkumā, tas nebūs uzskatāms par īstu noteikumu pārkāpumu, bet ja ir kaut neliela aizdoma, ka tomēr dalībnieks to ir veicis
Apzināti, bet tas nav izraisījis priekšrocības attiecībā ar citiem dalībniekiem, mēs varam iztikt tikai ar brīdinājumu. 15 sekundžu sods par nevērīgas attiecību noteikumu pārkāpumu, bet ne tik nopietni, lai piespiestu diskvalifikāciju. Attiecīgi, ja kāds dalībnieks trasē jau 2 reizes būs apdzinis savu suni, suns būs bijis redzams, ka ir nenostieptā pavadā praktiski visu trasi, tad ir pilnīgi mierīgi iespējams pievērot šo 15 sekundžu sodu. Ja šis sods būs konstatēts, pārkāpums būs konstatēts no 2-3 tiesnešiem, tad tie var tikpat labi būt arī 2 15 sekundžu sodi, kas automātiski tālāk tiks izskatīti kā iespējama diskvalifikācijas pazīme jau. Bet šeit lielākais uzsvars ir uz to, lai mēs nedotu dalībniekam kādu priekšrocību attiecībā pret citiem. Ja gadījumā kāds ir nobloķējis kādam trasi vai viņa suns ir bloķējis, uzkrīts kādam citam dalībniekam, tad visdrīzāk tas jau būs 15 sekundžu sods, vai nevis tikai brīdinājums, jo viņš jau būs ietekmējis cita dalībnieka startu. Diskvalifikācijai ir vairāki varianti, un, ja sacensības dalībnieks apzināti vai rupjas nolaidības dēļ pārkāpjas sacensību noteikumus, un tas viņam devis priekšrocības vai traucējis kādam citam no dalībniekiem. Ar rupju nolaidību ir domāts, ka dalībnieks bez nožēlas to ir izdarījis, un ir skaidri redzams, ka viņš to ir darījis apzināti. Uzsvars ir tieši uz apzināti, vai nevērības, bet dalībnieki reti, kad ko dara nezināšanas dēļ, ir sevišķi pieredzējuši dalībnieki. Atrunas vienmēr ir dažādas, bet pieredzējis tiesnesis ļoti ātri izšķirs, kas ir bijis apzināta darbība, kas nē. Atkārtošanās gadījumā, kad dalībnieks ir bijis ar iepriekšēju brīdinājumu vai 15 sekundžu sodu par to pašu vai līdzīgu nodarījumu. Viens no biežākajiem nodarījumiem, ja tā teikt, ir apdzīšanas problēmas vai skriešana priekšā sunim vai sunim nesot tik tam pa trasi pat vilktam vai kā. Attiecīgi, ja ir 2 starti, ja viņš ir saņēmis brīdinājumu 15 sekundes par to, kad ir priekšā bijis sunim 1 vai vairākas reizes, un nākamajā dienā atkārtojas tas pats vai nākamajā startā, tad tas ir pamats, lai izsniegtu arī dalībniekam diskvalifikāciju. Ja dalībnieks atkārtot pārkāpja noteikums, kā piemēram viņš ir 1 dienu bijis brīdināts par necenzētu vārdu lietošanu un otrā dienā ir izdarījis to pašu vai ir speciāli nokavējis startu vai netīšām nokavējis startu vai 2 reizes uztaisījis falšu startu, arī tas ir pamats, lai piešķirtu diskvalifikāciju. Suņa aizsardzības pārkāpums ar nodomu vai bez, respektīvi suņa apiešanās ar suni, nedroša transportēšana uz sacensību vidi vai nelabvēlīga apiešanās pret suni, tā arī būs noteikti traktējama kā darbība, kas var rezultēties ar diskvalifikāciju. Laika diskvalifikācija tā ir viena no reizēm, kad tā ir jāpiemēro obligāti, un tas ir noteikumos atrunāts procents, pēc kura dalībnieks nevar piedalīties nākamajos braucienos. Ja, piemēram, viens dalībnieks ir veicis trasi 10 minūtēs, ir noteikts 150% laika limits, tas nozīmē, ja kāds atbrauks 15 minūtēs un 1 sekundē, tad ir pamats šo dalībnieku nepielaist nākamajam startam. Laika limiti var būt dažādi, gan 150%, gan 200%, tas ir atkarībā, kā ir noteikti sacensību noteikumos. IFS pasaules čempionātos un kontinentālos čempionātos 150%, un tur obligāti šis noteikums tiek izpildīts. Pārkāpējiem pār paziņojumu tiek izsniegts īsts rakstisks paziņojums. Ar to ir saprotams, kad viņam ir pieejams protokols un rezultātos parādās šis konkrētais brīdinājums. Ja ir bijis tikai brīdinājums ir verbāls, respektīvi tiesnesis šo dalībniekam izsaka, bet arī par to tiek veikts atzīmes protokolā. Ja būs izteikts brīdinājums un protokolā šīs atzīmes nebūs,
tad tas būs uzskatāms par vienkāršu aizrādījumu no tiesneša puses, kas nav fiksējams. Ja kāds dalībnieks par saņemto sodu vēlās iesniegt apelāciju, to var pieprasīt sacensību žūriem tieslietu kolēģijām, bet jārēķinās ar to, ka šādas kolēģijas tiek izveidotas tikai parasti lielos pasaules kausa posmos vai pasaules Eiropas čempionātos. Parastajās sacensībās, nacionāla līmeņa sacensībās šādas kolēģijas parasti netiek izveidotas. Bet tas nenozīmē, ka viņu nevarētu izveidot, lai arī šādu apelāciju izskatītu. No apelācijas tiek iesniegts ļoti reti, bet tiesnešiem vienmēr iespējams izveidot arī šādu kolēģiju, lai izskatītu šīs apelācijas.